rezultatīvākais komandas spēlētājs ir Sergejs Muzjakins, 18+18. Altonens, vēlreiz Altonens, 0-1. Ļoti skaisti nospēlēja Juhamati Altonens. Čempionāta labākais snaiperis, labākais vārtu guvējs, atklāja rezultātu Magnitogorskā. Nu, skaisti elegants, ko tu teikt. Jā, nu, apspēlēja visus, kas gadījās pa ceļam. 1, 2, 3 mājpustību no neērtās puses zem vārtu pārlikumu. Tālajā stūrī. Lai arī kā negribētos atzīt, bet, nu, topa vērti vārti katrā ziņā. Jā, nu, šeit. Un izdodas. Un dodas uz priekšu Kosovas jaunais šķiet. Ļoti labi, 0-2. Ļoti labi nospēlēja šķiet, tas bija Kosovas Muzjakinam, un Sergejs Muzjakins no šādām pozīcijām nepiedod. Jā, Kosovas ļoti augstasinīgi nospēlēja 18 gadus vecais hokejists, un tikpat augstasinīgi gandrīz divreiz vecākais par viņu Sergejs Muzjakins ieraida ripu vārtu augšējā stūrī 0-2. Diemžēl pašā trešdaļas izskaņā zaudējam otros vārtus. Priekšā mainīja rips lidojuma virzienu. Bet, nu, 0-3. Būtu bijis aizturētais sots, bet Envers Lisins vārtu pārsvaru. Skatāmies, kur viņš paņēma ripu no sarkanās līnijas, apspēlēja, tika prom no Krišjāņa Redliha un no neērtās puses ieraidīja ripu trešo reizi Krisa Holta sargātajos vārtos. Envers Lisins panāk 3-0 Magnitkas labā. Jā, nu jau otrā epizode. Tas līdzutējs noteikti to ripu meta atpakaļ. Čipāns, Hosa. Uz vārtiem un uz vārtiem. Kur ripu vārtos? Vārtos ir Girts Ankipāns vārtu priekšā 1-3. Tur bija arī Lucenijus, bet nu izskatījās, ka Girts Ankipāns tomēr Hosa iespēlē vārtu priekšā. Jā, Girts Ankipāns, Lucenijus bija viņam aiz muguras, bet varbūt arī Hosa pats. Varbūt arī pašam Hosam vārti. Zini, drīzāk Hosam pašam, jo Ankipāna nulis priekšā bija kājas ar Hosam pašam. Jā. Pacēlumu komandai, nu, publika redzat, kā ir, dzirdat pareizāk, kā ir arī uzkurinājusies. Nu, tagad ir vārtī Marcels Hosa, 2-3, Marcels Hosa. Sibenīga piespēle un Hosa negaida nemirkli, 2-3. Tur Lucenijus, Ankipāns, Hosa, 2-3. Lucenijusam 12. piespēle. Nu, gluži kā treniņā, tādu uz paplātas to piespēli Ankipāns Hosam. Hosa kādu reizi apliecina savu snaipera talantu, perfekti pret stabiņu un iekšā. Tos sprukts pēdējās sekundes arī trešajā trešdaļā. Karsoms, ripa paliek, raidījums vārtu virzienā, Galviņš, vēl viens, un ripa izslīd no zonas, diemžēl, nu, viss. Diemžēl jāzaudē Magnitogorskā, nu, ko tikai 5. spēlē Magnitogorskā atkal mūs uzvarēja, 4 iepriekšējās mēs bijām pārāki, nu, tagad mazlietiņ pārāks bija Magnitogorskas Metalurgs.